laimi vēlreiz. Jā. Ko cilvēkiem sniedz aktīvs dzīvesveids, pārgājieni un tā tālāk? Jūsu domas. Nu, es varu pateikt to, ko tas sniedz man, teiksim. Iespējams, ka ir dažādi, jo pirmkārt, man vispār patīk dabā būt un vērot procesus un kaut kādas tādas senas vietas, māju drupas, un tam līdz to es piepildu kaut kādu savu vēlēšanos emocionālo, ja, nu tā, emocionālās ilgas piepildu. Otrs ir, ka tas, nu, galā arī veselībai cilvēki nāk labi jebkuros gados, svaigs gaiss un fiziskas kustības un izturības treniņš un tam līdzīgas lietas. Droši vien, ka manos gados es vairs nevaru uz sprinta distancēm dragāt, bet, teiksim, uz ilgiem gabaliem droši vien vēl varētu sacensties. Nu, un tad vēl viens ir kaut kāda pašapliecināšanās, nu, kad es varu noiet 10 km, 20 krūmiem vai kaut kādiem brikšņiem, jā, ka tas vēl ir, un tad, nu, man ir forša sajūta, ka es kaut ko esmu tādu varējis, ko varbūt citi nevar. Ja es par to vēl citreiz varu nopelnīt kādu maz naudu, nu, tad labāk. Tā kā, nu, tie 4 šajā uzskaitījumā būtu. Cik sen jūs to jau darāt? Man liekas, tādā organizatoriskā veidā es to daru gadus, nu, 10 vai, jā, nu tā varētu būt. Tie pārgājieni dalās divās daļās. Viena ir Latvijas, teiksim, es izlieku izpēt distances un tad runāju cilvēkiem, kurš tas interesētu. Un viņiem tas patīk. Otrs ir, ja sanāk, es braucu uz Āfrikas valstīm, dažām organizēju safārī, kur. Nu jā, bet man tur nepatīk, tur ir daudz cilvēku, bet tās nomaļās vietas. Tā kā jā, īsi atbildot, nu kaut kādi, man kā viss dzīves paticis, bet tā pastiprināt kaut kāds 10-12 gadus. Kad jūs bijāt pusaudzis, ko jums labāk patika darīt? Man patīk darīt visāds blēņas, jo nu, man vajadzēja sevi apliecināt tādā veidā, ka es varu izdarīt kaut kādas stulbības. Tur, ka es atceros, ka es labi mācījos un slikti uzvedos. Un pat tik slikti, ka man bija kaut kāds neapmierinošs uzvedības. Nu, padomju laikos bija liecība, un ja neapmierinošā uzvedība nozīmē, ka tu vari palikt uz otru gadu, vai ka tu beidzamā klase tev var neizsniegt diplomu. Tā kā, un tur bija visāds, tur mēs iedzērām kaut kāds vīniņus, un tad palikām dūmiņu un kaut ko tur saplēsām vai salauzām, un es atceros, nu visāds man patīk, bet tādas smalkas blēņas, teiksim, skolotāji man toreiz vēl varēja iepliķēt sīkos, iegāzu pa augstu, un es kā kritu zemē un apgāzos un uzlikos, kas noģīgs, un augšā necēlos. Un viņam bija baigās ziep, tur viņi ilgu laiku ģēbās, bet tā kā man nāca smiekli, es ar muti uz zemi gulēju, lai neredzētu, ka īstenībā es smējos. Nu, tur bija visādi, bet tajā pašā laikā labi mācījos, un ko es teicu, atgriežoties ar pārgājieniem, jā, ka tie man ļoti patika, un audzinātājs vēl teica, ka es darot visādas blēņas, bet viņam patīkot, ka es ejot pārgājienos un citiem palīdzot. Ko jūs esat novērojis jauniešos, kad viņi dodas pārgājienos, kas viņiem patīk? Viņiem patīk, nezinu. Nu, dažreiz jaunieši pašpārliecināti, ka baigi tagad mauks un dragās, un neņem vērā kaut kāds norādījums, teiksim, ka vajag pa brikšņiem ejot, paņem koku vai kaut kāds apaus parocīgāks vai ko. Bet es arī uz to neuzstāju, jo katram ir pašam jāizjūt, ka viņš sev sataisa kaut kāds ziepes. Kaut kā sākumā es mēģināju kategoriju brēkt, ka visiem jāizpild norādījumi. Nu, tagad es vairs to nedaru, jo katram ir jāizjūt, nu, ka viņš to vai citi darīs nepareizi. Nu, jauniešiem, jā, viņiem ir pašpārliecinātība. Viņi to pārgājienu izbauda savādāk kā es. Jā. Un kas ir jūsu dzīves spēks? Man dzīves spēks. Vai arī brīdī, kad jums ir grūti? Jā, drīzāk tad, nu, kad ir grūti, tad ir tādas lietas. Pirmkārt, tajā brīdī uznāk sevišķi tāds psiholoģiskais nogurums. Fizisko ir vieglāk. Nu, pagulu un atkal viss labi, paēd. Psiholoģisko grūtāk, bet tad es jūtu, ka man uznāk kaut kāds besis, tad es tajā dienā neko neizdarīšu, es arī necenšos mocīties. Tad es vai nu lūru YouTube kaut kādas dumības vai eju gulēt, vai eju kaut kur pastaigāties, jo es vienmēr sevi zinu, ka rīt būs atkal foršāk. Cilvēkam tā ir. Tā brīdī viņam liekas, ka vispār pasaulē nekā nav laba un vispār mirīs nost. Nu, un tad es zinu, ka rīt tik trāk es vairs nedomāšu, tāds ir, sagaid rītdienu, un šodienu kaut kāda būtu tur nomuļina. Kaut kā tā. Paldies jums! Lūdzu!